Latvijas Loto studijā viss sagatavots sestdienas vakara izložu raidījumam. Vienīgais, kas vēl pietrūkst, un tur jau viņa nāk mūsu vienmēr smaidīgā raidījuma vadītāja Nora Mona Šēnere. Labvakar! Jā, un esmu priecīga būt šeit, lai kopā ar jums nākamajās 10 minūtēs kopā piedzīvotu daudz labu lietu. Bet nu par visu pēc kārtas. Tiks izlozēti skaitļi un tie kādam atnesīs lēmestu. Šim Ziemassvētku laikam tas piestāvētu. Noskaidrosim arī, cik vērtīgas būs kļuvušas uzkrājuma prognozes. Tas interesēs tos, kuri vēl tikai plāno piedalīties kādā no nākamajām izlozēm. Bet varbūt vēlaties vienkārši priecāties un kopā ar mani just līdzi par citu veiksmi. Arī tāda iespēja jums šovakar ir. Šī ir mēneša otrā sestdiena, tādēļ šis izložu vakars nedaudz atšķirsies. Tā nu tas būs, jo bez ierastajām izlozēm mēs darīsim zināmus arī Momentu loterijas miljons papildspēles decembra izlozes rezultātus. Tas gan notiks tuvāk raidījuma beigām, bet jau tagad varu pateikt, ka pie 1000 eiro laimestiem ir tikuši 2 tās dalībnieki. Bet vai mums ir kāds veiksmes stāsts, ar ko iepriecināt mūsu skatītājus? Ir, kā nu bez tiem. Pie mazākiem vai lielākiem laimestiem mūsu loteriju dalībnieki tiek katru dienu. Par visiem raidījumā nebūtu iespējams pastāstīt, tādēļ pieminam tikai pašus vērtīgākos. Arī šonedēļ pie vērtīga laimesta ir ticis kāds 100-gadas loterijas dalībnieks. Zem simbola dzeguze atklājās 10 000 eiro vērts laimests. Un kopā šajā Momentu loterijā 10 000 tiek laimēti jau 403. reizi. 100-gadas loterija ir viena no Latvijas Loto loterijām ar īpašu pievienoto vērtību. Jāsaka, ka labums sabiedrībai ir no ikvienas Latvijas Loto loterijas, jo daļa no ienākumiem nonāk arī valsts un pašvaldību budžetos. Bet 100-gadas loterijai ir noteikts sabiedriskā labuma mērķis. Ar tās dalībnieku atbalstu tiek nodrošinātas Latvijas 100-gadas stipendijas spožākajiem vidējo mācību iestāžu beidzējiem. 8 gadu laikā pie stipendijām ir tikuši 2729 absolventi. Un bez 100-gadas loterijas Latvijas Loto ir vēl 3 loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Sporta loterijas un izlozes Sporto visi dalībnieki palīdz uzlabot sporta dzīvi skolās, kuras ir projekta Sporto visa klase dalībnieces. Katru nedēļu kāda no tām saņem 5000 eiro finansējumu. Oktobrī sākās projekta 5. sezona, un skolas turpina saņemt vērtīgo atbalstu. Un 4. sabiedriskā labuma loterija ar noteiktu mērķi ir senatnes loterija. Katra iegādātā senatnes loterijas biļete palīdz saglabāt Latvijas kultūras mantojumu nākamajām paudzēm. Pirmais finansējuma saņēmējs būs Doma baznīcas un klostera ansamblis. Bet atgriežoties pie lielākiem laimestiem, 100-gadas loterija nav vienīgā veiksminiece. Ir laimēts arī viens no Momentu loterijas veiksme tavās rokās lielajiem laimestiem – 150 000 eiro. Lūk, šādi mums aizvadītās nedēļas veiksmes stāsti. Tāda ir mana, tava, mūsu paša loterija. Vieniem tiek spēlēt prieks un laimesti, bet labums arī tiem, kuri paši loterijās nepiedalās. Tātad visai sabiedrībai kopumā. Tāpēc paldies visiem, kuri piedalās, un vēlam veiksmi Latvijas Loto skaitļu loterijās, Momentu loterijās un arī papildspēlēs. Bet nu laiks ielūkoties vakardienas Eirojackpot izlozē. 12. decembra Eirojackpot izlozē varēja laimēt 17 miljonus eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 2, 25, 27, 37, 50 un papildskaitļi 2 un 11. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eirojackpot izlozes dalībnieki. Kas mūs sagaida nākamās otrdienas Eirojackpot izlozē? Uzkrājuma prognoze turpina kļūt vērtīgāka, un 16. decembra vakarā tā būs 22 miljoni eiro. Šo izložu vakaru turpināsim ar Jokers cipariem. Un šī izloze jums būs interesanta tad, ja piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, būs atzīmēta arī dalība Jokers. Un vērtīga tad, ja sakritīs pēc iespējas vairāk kupona numuru ciparu no beigām ar izlozētajiem. Bet katra Jokers dalībnieka mērķis ir, lai sakrīt visi 6 izlozētie. Jo tad būs laimēts Jokers lielākais laimests 150 000 eiro. Lai piepildās! Jokers pirmais cipars 7, otrais 9, trešais 6, ceturtais 1, piektais 1 un sestais 0. Papildspēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 796 110.
kā nākamā mūsu pašu nacionālā skaitļu loterija. Jūsu uzmanībai Latloto. Jau vairāk nekā 30 gadu mēs kopā ar mūsu Latloto dalībniekiem veidojam Nacionālo veiksmes emociju galeriju. Un mēs esam gatavi pievienotai vēl vienu emociju par laimētiem vairāk nekā 600 000 eiro. Lai to varētu piedzīvot, svarīgi izvēlēties un atzīmēt 5 no 38 skaitļiem un 1 no 10 papildu skaitļiem. Mazliet pacietības un varēsiet salīdzināt atzīmētos skaitļus ar izlozētajiem. Un, ja sakritīs gan visi 5 skaitļi, gan papildu skaitlis, tad jūs pretendēsiet uz 635 464 eiro. Par sakritušiem tikai 5 skaitļiem varēsiet laimēt jau vairāk nekā 54 000 eiro. Vai esat gatavi salīdzināt skaitļus? Latloto pirmais skaitlis ir 37, otrais 36, trešais 19, ceturtais 2, piektais 27. Laiks izlozēt papildu skaitli. Un šovakar tas ir 1. Šīs dienas Latloto izlozē laimējuši šādi skaitļi: 2, 19, 27, 36, 37 un papildu skaitlis 1. Ir īstais brīdis izlozēt šī vakara Jokers 7 veiksmīgos ciparus. Jokers 7 izlozē viss notiek ļoti līdzīgi kā Jokers izlozē. Arī šeit svarīgi atzīmēt dalību, un arī šeit svarīgi salīdzināt, cik kupona numuru ciparu no beigām sakritīs ar izlozētajiem. Bet spēlē iesaistās visi 7. Jūs jau zināt, ka dalība Jokers un Jokers 7 būtiski palielina iespēju tikt pie laimestiem. Un reizēm tieši tā arī gadās, ka laimestu atnes nevis izvēlētā skaitļu izloze, bet gan Jokers vai Jokers 7. Novēlu, lai kādam šovakar sakrīt visi 7 cipari un tiktu laimēti 750 000 eiro. Veiksmi! Jokers 7 pirmais cipars 9, otrais 0, trešais 5, ceturtais 9, piektais 1, sestais 7, septītais 0. Papildspēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 905, 9170. Man ļoti interesē, kā tad šovakar veicies mūsu loteriju dalībniekiem. Jūsu uzmanībai Latloto izlozes rezultāti un uzkrājums par 5 uzminētiem skaitļiem un papildu skaitli uz nākamo izlozi. Un solītie momentloterijas miljons papildu spēles decembra izlozes rezultāti. Piedaloties momentloterijā miljons, iespējams laimēt vērtīgus naudas laimestus līdz pat 1 miljonam eiro. Bet ko darīt, ja šoreiz biļetē laimesta nav? Tād var dot tai otru iespēju, piereģistrējot papildu spēlē. Decembrī šāda iespēja tika izmantota 4440 reizes, un šoreiz mums ir 2 veiksminieki. 1000 eiro šoreiz laimē Andis Lenčs un Ilona Ozoliņa. Noslēgumā papildspēles Viking Loto 3000 rezultāti. Ja arī jūs gribat pretendēt uz laimestiem, lūgums pārbaudīt, vai jūsu Viking Loto kvīts atbilst papildspēles noteikumiem. Trešdienas vakara izlozē piedalījās 4516 Viking Loto kvītis, un lūk arī veiksmīgo kvīšu numuri un iegādes vietas. Šoreiz abas kvītis iegādātas internetā. Ja esat savas kvītis iegādājies internetā, aicinām pārbaudīt, varbūt tieši jūs esat laimējuši 3000 eiro. Nākamā izloze 17. decembra vakarā. Lai veicas! Trešdienas vakarā notiks arī kārtējā Viking Loto izloze. Uzkrājuma prognozes 16 600 000 eiro. Nora, es vienmēr esmu pārsteigts, cik ātri reizēm paiet 10 minūtes. Tā ir, un šoreiz man ir ļoti grūti atturēties piebilst kaut ko par laimīgiem cilvēkiem un laika skaitīšanu, bet tomēr šoreiz savaldīšos. Jo pats galvenais, ka viss ir tiešām paveikts. Skaitļi tika izlozēti, uzkrājuma prognozes nosauktas, veiksmes stāsti izstāstīti un arī laimētāji apsveikti. Rīt jau 3. advente. Tas nozīmē, ka līdz Ziemassvētkiem palicis pavisam nedaudz. Lai jums gaišs un priecīgs šis laiks. Veiksmi un izdošanos!